Atkal esam Dobeles sporta centrā, atkal rokas bumba, tikai šoreiz meiteņu izpildījumā. Latvijas virslīgas čempionāta spēle. Dobeles sporta skola pret Ludzas sporta klubu Latgols. 5 spēlēs pirms šā mača abas komandas jau tikās šo sezonu savā starpā Ludzā. 35-28, toreiz uzvarēja Latgols. Dobeles komandas vārtos Inga Šaulīte un Ņeverovska kreisā insēda pozīcijā 6. numurs Inese Šļupčenko. Arī viena no rezultatīvākajām spēlētājām jau vairākas sezonas iespēja līnijā Punculē. Dobelnieces pārtver bumbu, Ņeverovska sagaida komandas biedrenes ļoti labi. Nospēlē ar māņu kustību Elīna Freiberga. Līderis Latvijas čempionātā ir Stopiņu un LSPA komandas. Stopiņu komanda ir vienīgā, Puncula gūst vārtus. Arī 18 gadus veca spēlētāja Dobeles komandas sastāvā. Dobeles komanda ļoti jauna komanda. Fota. Veldze, Ņeverovska, Freiberga. Atkal Ņeverovska pati tiek metiena pozīcijā un pati arī gūst vārtus. Matisāne, Maļāvkina, Matisāne. Larisenko piespēl līnijā, Punculei, Šļupčenko, Matisāne. 18-15 pašreizējā čempionāta spēlētāja. 16-18. Borisenko, Šļupčenko. Kam bumba? Punculei bumba. Borisenko asprātīga, efektīga piespēle līnijā Punculei. Kādai no Ludzas komandas spēlētājām. Un Dobelnieces atkal uzbruk un uzbruk precīzi. Dobeles komandā kreisajā malā ar 8. numuru Elija Ramate spēlē. Un neizdevās gūt vārtus Eisakai. Ludzānietes pretuzbrukumā. Borisenko, Matisāne. Borisenko kļūda piespēlē līnijā. Laura Ņeverovska aizskrien ātrajā un neiemet. Izvirzīsies otrā puslaika sākumā tādā diezgan drošā 6-7 vārtu atrāvienā. Ludzas komanda to arī notur Olipovā. Lai piespēle līnijā Rozenfeldē būtu precīza. Ņeverovska pati tiek metiena pozīcijā un iemet bumbu vārtos. Dobelniecēm 3 uzbrukumus pēc kārtas nav izdevies gūt vārtus. Ja tagad izdodas Rozenfeldē. Pāri 90 jau ir. Borisenko ļoti labi uz kreiso malu un uzvarētājs jau zināmas. Nav zināms tikai spēles gala rezultāts. Bumba paliek Ludzānietēm. Mazliet noslinkoja atgriezties aizsardzībā Dobelnieces un punktu šai spēlei pieliek Vilma Matisāne. 40-32.